Es esmu Aivars Bredaks, ielu adreses vadītājs. Būvniecībā esmu visu apzināto dzīvi. Iestiepto griestu uzstādīšanu nodarbojamies jau vairāk kā 15 gadus. Pirmos griestus liku 2008. gadā, no 2009. gada ar to nodarbojamies profesionāli. Ar griestiem ir tā, kad uzzināju, kas ir iestieptie griesti, kad sapratu, kas tas tāds ir, var teikt, iemīlējos, sapratu, ka tas ir tas, ar ko es gribu nodarboties. Un ar lielu entuziasmu apguvām zināšanas, krājām pieredzi un esam izauguši par ļoti zinošiem un pieredzējušiem griestu uzstādītājiem. Ir tā, ka es esmu gan strādājis kā parasts strādnieks. Celtniecība sākās ar to, ka pazīstami puikas pasauca palīgā mani nolika pie betona maisītāja, parādīja, cik lāps tas ar granti jābar, cik cementu. No tā laika arī sākās būvniecība. Strādāju kā meistars, esmu studējis par būvinženieru Jelgavā, Latvijas lauksaimniecības universitātē. Esmu strādājis par būvdarbu vadītāju, par projektu vadītāju. Un ļoti interesēja ārzemju pieredze. Kā brigādē vienmēr bija cilvēki, kas bija strādājuši ārzemēs, un viņi man stāstīja visādus brīnumus, un es nezināju, vai tas ir taisnība, vai tiešām tas tā ir. Tad es izdomāju vienkārši pabraukāt dažādās valstīs, nedaudz pastrādāt celtniecībā. Esmu bijis nedaudz Vācijā, nedaudz Holandē, Nīderlandē. Īslandē nostrādāju 3 mēnešus un Londonā 2 gadi, precīzi 2 gadi. Vienkārši interesēja būvniecība kā tāda, kā tiek organizēti darbi, interesēja dokumentācija, kā tiek plānoti darbi. Ļoti pārsteidza darba drošība, un tas ļoti atstāja to savu tādu iespaidu. Kad atgriezos Latvijā, tā kaut kā sakrita, ka mans kolēģis kaut kā darbā saka, tu zini, kas ir iestieptie griesti? Zini par tādiem? Saku, jā, esmu dzirdējis. Es saku, gribu mājās tādus uzbūvēt. Klausies, tu nezini, kur dabūt materiālu. Tad mēs tur kaut kādu firmu atradām, uz kurien es piezvanīju un sāku uzdot jautājumus. Aizbraucām vienā vietā, pamācījāmies, vēl vienā, un tā būtībā esam apbraukājuši, laikam, visas iespējamās vietas. Pa lielam, kad tu brauc kaut kādā nākamajā vietā mācīties likt griestus, kā pa lielam tu jau it kā visu zini, bet tajā pašā laikā katrā vietā kaut kam vairāk pievērš uzmanību un uz kaut ko liek akcentu. Un katrā vietā ir kaut kādi sīkumi, kaut kādi knifi, ko tu iemācies. Bet, iestiepto griestu uzstādīšana, tas ir ļoti interesants darbs, bet tajā pašā laikā ļoti arī atbildīgs. Un griestu licēju visur pasaulē ir maz. Ar iesācēju kļūdām ir tā, ka, pirmkārt, liels apjoms zināšanu ir jābūt, un vienkārši cilvēks viņas bez atrauti no prakses, viņas nevar kaut kā uztvert, jo kamēr tu nesaplēsi kādu stūri, kamēr tu nepārsildi materiālu vai tieši otrādi nepietiekoši viņu uzsildi, tu tādus momentus neizproti. Atkal profilu savienojumi, stūri, tur kaut kur pārspiet stūri, un kad liec griestus, tu saproti, ka stūris ir pārspiests, un ka tu nevari tur audumu iestumt iekšā. Tad tu saproti, ka tam ir jāpievērš uzmanība, profilu savienojumi, un kad tu pirmos griestus, teiksim, skrūvē liekas, normāli tāpat būs, un kad ieliec griestus, un kad tu pakāpienu redzi, ka tie profili nav ideāli sastiķēti kopā, līdz ar to saproti, ka tam arī ir jāpievērš uzmanība. Tādā veidā tikai var tikt pie tām zināšanām un iemaņām. Lai tam visam tikt pāri, pirmkārt ir vajadzīgs laiks, otrkārt ir arī jāsabojā salīdzinoši daudz materiālu.
tas viss maksā naudu. Klients par to nemaksās, un kāds no malas arī. Un līdz ar to parasti cilvēki netiek tam pāri. Un arī bieži vien, kad no malas skatās, liekas, viss baigi vienkārši, ka tur kaut ko dari, un viss gandrīz vai pats no sevis notiek. Bet, kad to sāc reāli darīt, saproti, ka tas ir smags un atbildīgs darbs.